Somijai. Protams, prognozes daudz un dažāds, bet, kā jau Arkādija arī iepriekšējā translācijā teica, šīs jau ir pusfināls. Daudz statistikas iezīmes jau var nolikt maliņā iespējams. Jā, lai gan turnīra ritmu uzķert, tas arī ir stāsts. Protams, treneris zina, ko dara. Brīd Augustīnam sarežģīti vārtiem. Uz vārtiem no dažādām pozīcijām. Tikko bija meties no zilās līnijas, bet jau jāaizsargājas Eiropas komandai. Kā viens Ziemeļamerikas brigāde tikai palikuši šajā turnīrā. Kanāda izslēdz Čehiju. Čehija savukārt finālā nelaida Zviedriju. Tagad atkal uzbrukumā Raisers Pēciekša var doties uzbrukumā Somi. Svarīgs arī būs divu cīņas. To parādīja arī pret Zviedriju Čehiju. Ar to daudz izdarīt. Viens mēties, otrs mēties. Neizārs vai tik nebija uzreiz klāt no notikuma epicentrā. Emils Hemings vārtu priekšā, 4. virknējums Somiem, izveidoja savu momentu. Atkal pārdot arī pa Vivalam priekšu, mēties un pāri vārtiem Hemings. Vēlreiz viņš var izvirzīt Somijas varībā, jau ar 2 vārtu pārsvaru. Wow! Turku TPS komandas hokejs no Somijas spēcīgākā čempionātā. Tālpies pamēdiens! Vēl viens moments Somiem un turpina viņu uzbrukt. Vēl viena diagonāla nogādā līdz vārtu priekšai. Kārtīga cīņa, divu cīņā arī šoreiz pārāki. Koskipirtī pie laukuma apmals. Somi turpina iet uz priekšu. Tālāk jau ies Pulkinens, augumā Ražanais, te 2 metrus garais aizsargs. Ir uz ledus ilgāk brīdi, jo Somi ir uzbrukumā. Tagad no aizsarga izdarīs mēties. Tas izdevies tās epizodes neutralizēt. Varbūt kaut kur starp satraukumu. Arī atsevišķas epizodes ir izveidošās, bet tagad tā spēle ir organizētāja, bet ātrumi nav kritušies. Jā, uz abām pusēm bija kļūdas, tāds ļoti kļūdas savu vārtu tūmā. Somi izmantoja Sanseņš kļūdās šiem amerikāņiem. Kumpulainens ir vārtu autors. Viņš ir iepratīm vārtiem. Skatāmies, te viņu sēdz, bet viņš maina trajektoriju. Mēģināja viņu tur nosika Lanes Hudsons. Montreals Canadiens draftētais hokejs, bet perfekti ar lāpstiņu nostrādā. Uzbrucējs pusceļā uz vārtiem. Skaisti un kur nu vēl precīzāk. Augustīns. Redzam, kā arī 6 no 7 minūte, bet tagad jau tuvāk beigām. Iespēja Somiem pateikt 3-0 metiens un nav ripvārtos. Skatām tiek skaisti zonā Somi. Lūk, šīs moments. Jā, tur arī aizsargs bija pa vidām, tā kā metiens nav kļūda, kā mēdz teikt, un šeit arī. Jā, nesanāca. Vēlī pretuzbrukumos arī kā viņi var doties priekš arī skaitliskajām mazākumā spēlēt. Arī viena no viņu firmas zīmēm. Viņi nekautrējās iet priekš. Hudsons, mūsu Montreals Canadiens draftētais hokejists. Rezultīvākais amerikāņiem Katers Gauthier, 1 vārtu guvis, bet 9 rezultīvas piespēles viņa kaut kā šajā turnīrā. Mēs Somiem Jera Lasela ar 3+4 statistiku pašlaik. Jā, mačā izcēlās tie hokejisti, kuri mazāk izcēlās iepriekšējās spēlēs. Pusfināls ir laiks, kad var arī pamosties neacīm redzamie varoņi. Vai arī tieši pretēji kāds, no kura daudz gaidīja, bet viņš vēl nav spīdējis. Iespējas vismaz 1 vārds atpūt pirmajā trešdaļā. Vēl 3 minūtes, ko spēlēt pirmajā mača nogrieznī. Projām tikai 9 metieni, lai gan šis statistikas rādītājs pie ASV nosaukuma bija ilgāku laiku iepriekš. Tagad vārdu priekšā! Koko aizsniedzās ar aizsargu līdz ripēm, bet uzbrukumu var turpināt amerikāņi. Mazāk par 3 minūtēm jāspēlē Lanes Hudsons. Samainīsies vietām ar komandas biedru. Tas arī notiek, bet pats tomēr mēģina raidīt ripvārtu virzienā. No zilās līnijas prom no vārtiem. 15 sekundes pirmajā periodā. Somiem ir nokontrolējuši situāciju līdz galam arī. Viņš metiens no 9 amerikāņi izdarīja trešdaļas pirmajā pusē. Pēc tam nekas īsti nav. Ir iespēja tagad izdomāt kaut ko, bet sanāk ar neprecīzu piespēlu turpinājums. Tiesa arī uz otru pusi. Neizdodas strauji pāriet pretuzbrukumā amerikāņiem. Tas, kas nevar mazāk sanāca nekā ierasts šajā turnīrā. Mazkapteinis Magro Ortiz un viņa partneri šobrīd. Kur šiem turnīru gaitnē kļuva par pirmās maiņas uzbrucēju Olivers Mūrs. Liels progress viņam turnīru gaitā. Tā neuzkavēs Somi vētrī pārā iemet to stūrī. Kur ir Emils Hemings. Turku TPS hokejs. Skrol par to ļoti nospēlējot no Salīns. Arī publikuma zonā jāveido epizode Salīns ar vārtiem. Un paliek rīpa 3. Augustīna. Vēl viena laba iespēja var izveidoties 2-5 situāciju, bet
līnijas, tāds arī uztvērt Hamanāko. Āsas atbildes, bīstamas atbildes arī sodu izpildībā, lai gan ar ripu vairāk tagad jau varētu būt amerikāņi. Laba saspēle vārdu priekšā, bet bloķēts šis skaisti, klasiski. Jā, mīnus 200 eiro. Vēlreiz vārdu priekšā un Koko. Un te Hudsons uz priekšu, meties un pozīcijas un atkal Koko atsit un bija gatavs arī otram metienam, bet tas beigās pat netiek izpildīts. Tas epizodes zonu vārdsargu izpildījumā skatāmies te. Arī ar Lagans epizodes zonu vārdsargu izpildījumā skatāmies te. Brokams var sanākt Hamanākā. Agrūš savu pretinieku nekautrējas atbildēt uz pretinieku spēku paņēmieniem un pat biežāk tieši sonu spēlē. Pozīcijām dažādākām arī bija izpildīt metieni, ļoti un skaidriskais vairākums strādā teicam 7 vārti, vairākumā no 20%. Savu procentu 35% tagad vairākumā vēl ir iespēja metienam uzreiz, gan tas neskot tagad ir un tas tiek bloķēts. Pirmie vārti amerikāņiem šajā mačā tikai otrās trešdaļas vidū iespēja vārdu priekšā. Un beidzot arī kāds moments uzvadījuši Somiju Keisijam un Vilam Smitam. Rezultīvs piespēles ASV izlases sastāvā šajā skaistiskajā vairākumā. Pagaidām šodien pusfinālos visi vairākumi tika realizēti. Metiens no zilās līnijas, bet ar kā aizsargu nostrādā nospēlēt precīzi Trejs Augustīns. Viens no 2 pamatvārdsargiem ASV šajā turnīrā. Tas jautājums, kurš būs arī vārdos, jo back-to-back spēles ir Flowers spēlēs, Augustīns gan nē. 2 spēles 2 dienās. Somijam savs cīnījies uzvaru iemetienā, var turpināt spēli. Atkal uzbrukuma zonā. Somi gan ir nomainījuši sastāvu, vēl ir komerces pārtraukums nācis talkā, izvēlēts iepriekš, kur iespiest līdz savā zonā. Vairs liels sākas tas neatstāja. Atkal ārā no savas zonas tiek Somi sāk veidoties īpaši otrajā periodā. Metieni vairs netik ļoti ražīgi krāja. Leonards laukumā krīt viņš pēc saskarsmes ar pretinieku, bet pārkāpuma nav. Vēl ir iespēja tukšu stūris un 2-2. Pēc savas komandas pasaules junioru čempionātā. Šī un vēl 2 spēles vairs tikai palikušas un Mičigans metiens kaut kas uz to pusi bija organizēts nesenāk. Lakros, sauciet kā gribiet. Arī iespēja metienam no zilās līnijas. Kārtējā cīņa par ripu, tikai cīņā. Tāds iegūt ripu Somiem. Tāda klārēja uzbrukumā. Viens pārkāpuma nav. Somiem tiek viņa uzbrukumā aizsargā. Metienā, bet tā bija piespēles vārdu tieši līdz adresātam ripu nenonāk pie Eurasmus. Kumpulainens, šos ģenerāls komandas hokejists. Kanādas skaidriskais vairākums Somu gaumē. Viņam 6. labākais turnīrā ar 5 vārtiem no 17 skaidriskajiem vairākumiem. Nepilni 30% ir realizācija. Savukārt ASV otrs mazākums. 2 ielais rips no 12 mazākums. Maz arī norēdās turnīra gaitā ASV. Viņi tieši ir tā ātrā komanda pret, kur daudz norēdās. Tagad no distances metieni joprojām nav ilgi saspēle vairāk kā pusminūte. Tā nav tekmīgs. Turpin uzbrukt ASV komanda. Tas ir kā pēc Lotjē. Tas ir Inzāls, bet te zonas pārkāpuma nav iespēja spēlēt ripas vīnu. Nē, tomēr ripa joprojām nosargā uzbrukuma zonā. Tas ir Kumpulainens. Un tagad meties no distances ripa pie vārds. Ar tiesāšanu nav saistīts. 8 minūtes un 15 sekundes līdz 3. trešdaļas beigām saskrējās savā starpā. Tā arī noteikumu robežās. Noteikumi to robežas krietni paplašinājušies. Zonā tikai spējās bez metiena, bez apdraudējuma. Šobrīd tas ir tikai Spero zilās līnijas, kas pirms tam bija ripa. Tagad jau laukuma kreisajā pusē tagad nogādāt līdz Gebam Pero ripa. Ripu atrunāt savā ķērēcimdā. Uzvarīga aizvadot jautrība pagarinājums 3-3 formātā.
jau individuālā meistarība ātrums. Pagarinājums šajā turnīrā abām izlasēm. Tas formāts jau ir zināms konkrēti šajā modelī, šajā turnīrā un arī šajā pilsētā Gēteborgā. Vārds ar kāpēc uzvarēts iemetiens, Magroni iemetiens, atvēra Koko. Paliek slovu zonā, vēl 45 sekundes vairāk mājas, vai vēl viens metiens. Koko meklē arī. Viens uzvarēts iemetiens amerikāņiem uzbrukuma zonā. Lauks metiens, un tas ir bloķēts trīvīnēs. Vēl pusminūte jāspēlē ātri, mēģinās atgriezties uzbrukumā ASV. Nav tāds asums vairs viņiem kā pirmajā periodā, lai gan tas nebūtu nebija viņa labākais periods. Un tomēr uzbrukumā atgriežas ASV. Nostāties vairāk izspēlē. Vēl ir 20 sekundes viņa rīcībā. Tātad Gotjē izspēlē uz vīdi. Gotjē atkal zilo līniju, lai nav Hudsona. Hudsons Gotjē. Gotjē metiens un Rīper vārtos. 3-2 realizēts skaitliskais vairākums. ASV izvirzās vadībā. Komandas rezultīvākais spēlētājs gūst tikai otros vārdus turnīrā. Viņš daudz rezultīvas piespēles sakrājas ar izcilu metienu sev vārdu pārlikta. Hudsonam piespēlē un Gotjē ir precīzs. Dabūja nopelnīja savu vairākumu amerikāņi. Visu auguma puses Somi ar savu vairākumu piecinieku. Bez sestā laukuma spēlētāja pagaidā. Lasilā, komandas kapteinis. Viņš arī iepriekšējās spēles uzvaras vārtu autors. Ir uz ledus. Lasilās līdz arī Kolonomī. Izvietojušies ir tagad izspēlē Haltunens ir kreisajā pusē spēlē. Jau sestais laukuma spēlētājs ir uz ledus. Somi Haltunenā nogādā Rīpu. Haltunens, Kolonomī. Jau 45 sekundes šādā formātā ir nospēlēts. Kolonomī neprecīzi piespēl pēdējā brīdī pagūst, viņš atdot Rīpu prom. Nedrīkst kļūdīties arī Somi, jo amerikāņi vārties no savas zonas ārā Rīpu. Haltunens pa labi, vēlreiz Haltunens ar Rīpu. Kolonomī nemet planets ar Kerkieva laukumā. Tagad piespēl priekšā Bursmā! Atkārtotā metiena nav! Treis Augustīns aizmirst pēc Rīpas un spēja to arī Lasla, protams, viens no līderiem arī kurš var izšķirt mača likta. Ņūmans arī vārdu priekšā turpat vien ir. Tas ir svarīgs. Iemetiens Somijam iespēja metienā. Atvēr vēl viens metiens un atvēr Augustīns vēlreiz iespēja vārdu priekšā un paspēja jau pārvietoties vārds. Jā, pagūt tikt uzreiz pie vārds stāba. Neļauj aiz vārds sev apmānīt. Pusminūte vēl. Skaidriskais vairākums, minūte 4 sekundes vēl līdz pamatai beigās. Somi turpina izspēli ar 6 spēlētājiem. Haltunens nemet. Tagad viņš met pēc apstrādes. Aizmet garām. Ripu uzbrukumā ar to Karki rīcībā. Karki pa labi. Arī šeit aprodat vārds. Nav iespējams ļoti. Jerre Lasila, kapteinis, met Ripu zonā ar 6 lauku spēlētājiem. Tur vispēc Somi. Ekonis tikai tagad zonā atgriež uz Somi. Metiens nesnāk un met. Bet tagad pārmetiena nav un spēle ir galā. Treis Augustīns var līgs.